Esi sveicināts Latvijas augstākā kalna Gaiziņkalna pakājē. Pēc formas Gaiziņš ir konusveida paugurs ar plakanu virsmu un stāvām nogāzēm. Ar šādu sveicienu Latvijas augstākajā virsotnē tiks uzrunāts ik viens, kurš par savu izzinošo ceļabiedru 2 kilometrus garajā Gaiziņa takā izvēlēsies audio gidu. Ļoti laba lieta. Ejam laikam līdzi. Cilvēki, kas ir izgājuši, saka, ka ir labs audio gids, bet es vēl neesmu izbaudījusi. Šovasar apņemos to izdarīt. Gana mūsdienīgi, lai vienmēr gidam dzīvajā nav jābūt klāt, tad tu vari izdomāt, kurā brīdī tu gribi paklausīties. Un tas tāds laba pievienotā vērtība, kā tu vari pavadīt laiku Gaiziņkalnā izstaigāt, plus vēl uzzināt kaut ko jaunu un interesantu. Es gan ieteiktu neskatīties ekrānā, bet baudīt tiešām to, ko Gaiziņkalns dod un Gaiziņkalna daba dod. Paralēli ar vienu ausi klausīties, protams, tos stāstus, bet skatoties apkārtnē. Kausera audiogida izveidotāji tā lietošana ir pavisam vienkārša. Ielādējam Easy Travel aplikāciju, varam vaļā. Aplikācija pats sapratīs, kurā brīdī tu kur atrodies un sāks atskaņot attiecīgo audio stāstu. Spiežam sākt tūri. Lielais Golgāts. Tev priekšā pavaras panorāmas skats pāri Gaiziņa ziemeļu nogāzi. Un kas ir pats labākais, tu redzi, kur tu atrodies, kur ir visi izvietotie punkti, un tev nevienā vietā nav jāmeklē nekāds QR kods, un tu vari jau ejot uzreiz sākt klausīties nākamo audio stāstu. Kopumā 2 kilometrus garajā Gaiziņa takā dzirdami 7 stāsti, kur 3 valodās – latviešu, angļu un igauņu – iekļauta kultūrvēsturiska un geogrāfiska rakstura informācija par kalna nogāzēm, augiem, būvēm, cilvēkiem un notikumiem. Katra stāsta saturs papildināts ar fotogrāfijām, tostarp vēsturiskām fotogrāfijām no Madonas nopietniecības un mākslas muzeja un portāla Madona LV krājumiem. Visi stāstiņu tapšana bija tāds datu apzināšanas process un liels komandas darbs, jo bija ļoti, ļoti daudzi zvani un palīgi bija, kas eksperti, kas teica savu redzējumu, kas palīdzēja nonākt līdz tiem faktiem. Bet es teiktu tā, ka Gaiziņā stāsti ir atvērti. Katram gandrīz ir kādas atmiņas savas par Gaiziņkalnu, un viņi ir papildināmi jebkurā laikā. Tā, kad aicinu apmeklētājus varbūt pastāstīt savas lietas, un ar laiku stāsti varbūt varētu tikt papildināti vēl ar kādiem jaukiem notikumiem. Jāpiebilst, ka Gaiziņkalnā atrodas viens no 16 Latvijas teritorijā esošajiem Strūves ģeodēziskā loka punktiem, ko sauca par Gaiskalna punktu. Kā zināms, Strūves ģeodēziskais loks ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. 1824. gada jūlijā šeit notika vēsturiskie mērījumi, un 20. jūlijā mēs aicinām apmeklētājus uz ceļotāju dienu, kas sauksies 200 gadu Strūves lokam Vidzemē, un 20. jūlijā mēs šo pasākumu atzīmēsim Madonas novadā, tā skaitā arī Gaiziņkalnā. Jāpiebilst, ka Gaiziņa audiogida stāsti ir atrodami arī Madonas novada mājaslapā, līdz ar to pieejami ikvienam, arī tiem, kas varbūt neprot darboties ar aplikāciju ielādi. Taču jebkurā gadījumā tos vislabāk klausīties Gaiziņā, vienlaikus izbaudot Gaiziņkalna dabas burvību. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, Mārtiņš Svitka, RTV.